DTV ziņas, DTV ziņas. Tātad, tagad uzreiz pēc ārsta atbildes par nezināmo sievietes, kur cietusi negadījumā veselības stāvokli, mēs esam atkal uzaicinājuši uz nelielu interviju šo te pašu autobusa šoferi Andri, kurš tajā laikā, kad visi gaidīja otro ātrās palīdzības mašīnu, viņš šo te sievieti nomierināja un, teiksim tā, sniedza psihologu pakalpojumus. Labdien, Andri! Labdien! Sakiet lūdzu, kā jutās šī sieviete, tad, kad jūs viņai palīdzējāt? Viņa jutās ļoti satraukta, viņa domāja, kas notiks ar viņas vīru, un jā, tāds bija lielākoties viņas domas. Viņa bija arī nedaudz traumēta. Un, ja vispār, tad es arī zinu par to, ka šogad aprit gads, kopš viņa ar savu vīru šeit ir atbraukusi. Jā, skaidrs, paldies. Tātad, pašlaik mums bija intervija ar autobusa šoferi Andri, kurš bija aculiecinieks notiekošajam, un viņš arī izsauca pirmo ātro palīdzību uz notikumu vietu. Un tagad arī здравствуйте, добрый день. С вами ДТВ Егайна из Латвии, и мы хотим вас спросить, как вы узнали о том, что у нас тут авария произошла. У нас есть всякие информаторы, которые нас информируют о таких авариях и всяких ДТП и так далее. И тогда мы с машиной несколько часов едем с Литвы сюда или в другое какое-то место. И тогда мы потом снимаем сюжеты и даже на прямом эфире рассказываем о ситуации в этих местах. Спасибо вам. Sakiet lūdzu, kāds ir šā brīža, vai tie, kuri piedalījās šajā te avārijā, jeb drīzāk, vai kāds no tiem, kurš izraisīja šo te avāriju, ir cietis? Šobrīd neviena cietušā nav par laimi, un arī nebūs, jo visi šie te cilvēki, kuri bija savās mašīnās, viņi nav cietuši, un tādēļ viņi mierīgi dodas mājās, bet mašīnas pēc tam, viņu mašīnas tiks salabotas. Lūk tā. Paldies jums! Sveicināts Metriņa kungs! Labvakar, labvakar! Sakiet lūdzu, kā šobrīd norit šie te labošanas un glābšanas darbi, un cik ilgi jūs šeit paliksiet? Tātad, šobrīd visi darbi norit kā plānots, viss notiek ļoti raiti, un mēs veicam šos darbus tajā pašā laikā ļoti uzmanīgi, un pašlaik viss mums veicas. Mēs paliksim šeit līdz pat tam brīdim, kad ātrās palīdzības aizbrauks prom, tāpēc, ka mēs uzstādījām šo te perimetru, kurā drīkst iet tikai ārsti, autoevakuatori, prese, apgaismotāji, protams, arī, un cietušo radinieki, draugi, kā arī visi tie, kuri ir gatavi un kuri var sniegt palīdzību cietušajiem un strādniekiem nepieciešamības gadījumā. Paldies jums! Tātad pirms brīža mēs runājām ar Metriņa darbnīcas
direktoru un galveno darbinieku Metriņu, un tagad mēs turpināsim reportāžas no notikuma vietas, kā arī pēc tam, kā klāsies cietušajiem, mēs viņus noteikti apmeklēsim slimnīcās un tā tālāk. Labi, tikai noteikti neatslēdzieties no mums, jo pēc dažām minūtēm mēs atkal būsim tiešraidē no notikuma vietas, kur, kā jau ziņots, Strazdiņu ielā notika negadījums. Paldies jums! Un tad esiet sveicināti, mēs atkal esam tiešraidē pieslēgušies Strazdiņu ielai, un tagad mēs esam uzaicinājuši mūsu kolēģi, kurš ir uzņēmies ātrās palīdzības šofera amatu pašlaik, tādēļ, kā otrs ārsts, kurš strādāja par šoferi, aizgāja uz otro ātrās palīdzības mašīnu, lai varētu palīdzēt ārstam tajā pašā laikā braucot, lai šī sieviete tiktu uzraudzīta. Un tagad, Frenk, es tev gribētu jautāt šādu jautājumu. Klausos. Tātad, kādēļ tikko devās prom otrā ātrā palīdzība? Nu, pirmām kārtām jau tādēļ, ka ātrā palīdzība un ārsti vairāk te nevarēja stāvēt, un viņiem vajadzēja kaut kur nogādāt šo cietušo sievieti, un pašlaik viņi ir devušies uz fosteru māju, kur drīzumā arī šī sieviete saņems palīdzību, un arī te, kad otrā ātrā palīdzība atbrauks, tad nestuvēm vajadzēs nomainīt riteņus, lai šo sievieti varētu nogādāt iekšā fosteru mājā. Paldies, Frank! Lūdzu, un arī mēs drīz dosimies prom. Jā, paldies! Tātad, tikko jūs redzējāt interviju ar Franku Deivu, mūsu kolēģi, un drīzumā mēs arī dosimies prom, lai redzētu, kā cietušajiem klājas fosteru mājā, un ziņosim jums par jaunumiem. Arī, protams, policija ir sākusi Policija ir izlēmusi, kā izmeklēt šo lietu un arī cer nonākt pie risinājuma jeb lietas atrisinājuma. Paldies jums un gaidiet pieslēgšanos drīzumā no fosteru mājas. Paldies jums! DTV ziņas!